Lietainā sezona ir sākusies. Tagad dažiem no mums tas var nelikties nekas īpašs. Tomēr lietus sezonas ir lielisks veids, kā samazināt savu tempu, atslābināties un izbaudīt dzīves mazās lietas. Ieklausīties lietus klāšu nomierinošajā ritmā un katrā pilē uz sava loka rūts izlasīt kādu stāstu par rudeni, par dzīvi, mīlestību, par sevi un saviem mīļajiem. Lietainajās dienās arī mani kaķi kļūst tādi romantiski, domīgi, ļoti daudz guļ. Whispers in the wind so loud. Hand in hand we walk around in this autumn love we found. Par laimi ne jau katru dienu līst lietus. Gadās dienas arī savādākas. Urā! Atkal ir saulainā diena! Visi izjūt prieku! Stop, stop, stop! Kāds skaistums! Te mums noteikti ir jāapstājas, domāts un darīts. Rudens saulīti novērtē gan lieli, gan mazi. Oho, kāds ir ļoti izsalcis. Ainava mūsu priekšā bija tik mierpilna, ka aizkavējāmies te ilgāk nekā bija plānots. Gotiņa arī to pamanīja. Šodien mums atkal veicās. Mēs bijām piestājuši tad, kad gotiņas bija ļoti tuvu ceļam. Vēlāk viņas lēnām un mērķtiecīgi aizdevās uz ganību tālāko stūri. Ja man būtu viņas jāmēģina filmēt no turienes, tad vienīgais, ko es redzētu, lūk šos krūmus. Kamēr viņas bija vēl te, es filmēju. Vēlāk es tikai sapratu, ka esmu aizmirsusi nomainīt objektīvus. Tāpēc gotiņas tūplānā bija tikai šādā veidā. Uzmini, uz kurieni mēs šodien dodamies? Pareizā atbilde ir uz New Forestu. Dodies kopā ar mums! New Forest cūkas and Panic. So cute! Šodien piedāvāju kopā ar mani aizceļot uz New Forestu, jo te ir sācies Panic.
What's happened? Katru gadu septembrī slavenajiem New Foresta ponijiem, lielopiem un ēzeļiem pievienojas vēl viena dzīvnieku grupa. Cūkas. Rudens mēnešos tas nav nekas neparasts, ja cūkas klīst pa mežu. Iemesls tam, kā jau minēju, ir peničs, jeb latviski izsakoties cūku ganīšana mežā. Peničs ir tradīcija ne par savvaļas cūkām, bet par mājas cūku izlaišanu ganīties mežā. Šī tradīcija aizsākās Viljama iekarotāja laikā, kurš 1079. gadā izveidoja New Forestu. Tik sens ir mežs un šī tradīcija. Cūkas izlaiž mežā, lai ēstu nokritušās zīles, diskabāžus, kastaņus un citus riekstus. Tieši ozola zīles ir iemesls, kāpēc cūkas ir te. Zaļās ozola zīles ir lielisks ēdiens cūkām. Īsts našķis. Walking through the autumn streets, the trees whispering in golden hues. A sudden touch on my cheek, so gentle. Though the wind was still, it felt like you. In every shadow, in every breeze, I still feel. Taču tās ir indīgas ponijiem un lielopiem, kas šeit brīvi klīst cauru gadu. Vai tu zināji, ka arī suņiem ozola zīles ir kaitīgas? Neapstrādātas ozola zīles satur tanīnus, kas var būt arī toksiski cilvēkiem. Kad sākas ozola zīļu krišana, tas ir vienīgais gada laiks, kad cūkām ir ļauts klejot pa klaju mežu. Pārējā laikā tās tur mazajās saimniecībās pie kopējiem. Kā tev liekas, cik cūku peniču laikā klīst pa New Forestu? Lai labāk to saprastu, piedāvāju dažus faktus. 19. gadsimtā mežā bija ap 6000 cūku, bet mūsdienās peniču laikā mēs būtu no 200 līdz 600 cūkām un sivēniem. Rodas jautājums, kāpēc šodien ir mazāk? Atbilde ir ļoti vienkārša. Jo iedzīvotāju skaits ir samazinājies. Mūsdienās iedzīvotāji maksā simbolisku nodevu par katru cūku, kuru atrada publiski. Katrai cūkai ausī, ja jau tu pamanīji, ir ieliktas identitātes zīmes un caur degunu izvērti riņķi. Riņķi degunā mani samulsināja un izbiedēja. Kāpēc tādi nepieciešami? Atbildi, protams, meklēju un atradu. New Forest cūkām jāprīko deguni ar gredzeniem, kuri, neskatoties uz draudīgo izskatu, joprojām ļautām baroties, bet
neļaut tām ar šņukuriem ierakties dziļi zemē un radīt mežam būtiskus bojājumus. Tālūk. Spices brewing, sweaters cozy warm, morning light is new and calm before the storm. Autumn brings a story painted in the sky. New Forest ir plaša teritorija ar vairāk nekā 140,000 akriem, kur meklēt cūkas. Tās atrast nevienmēr ir tik viegli. Turklāt cūkām patīk klejot, mainīt savu atrašanās vietu. Tāpēc es, tāpat kā daudzi citi, katru gadu uzdodam jautājumu, kur vislabāk ieraudzīt cūkas. Šogad, tikko sezona bija sākusies, ātri vien cilvēki sāka publicēt foto internetā, ceļotāju grupās. Es piefiksēju 3 vietas, jeb 3 ciematus – Linvuda, Bremšova un Ibslija. Sivēnu mātēm ar saviem sivēniem ir jāatgriežas atpakaļ katru nakti savās saimniecībās. Šodien mums laimējās atrast cūkas visās 3 pieminētajās vietās. Un man jāsaka, ka arī tu esi šodien tas laimīgais, jo biji kopā ar mums. Ceru, ka tev patika.